Ārlietu debatēs aktīvi piedalījās te jau visi Latvija pirmajā vietā frakcijas deputāti. Un viena no tēmām, kas tika skarta, ir, to varētu nosaukt par ņirgāšanos par ASV prezidentu, ko nekaunējoties šobrīd dara gan mēdīji, gan arī progresīvo frakcijas pārstāvi. Pavisam nesen kāds ziņu portāls trekniem burtiem apgalvoja, ka ASV prezidents ir psihiatriskās slimnīcas pacients. Un kāda ir norāde zem šīs publikācijas? Kā jūs domājat? Projektu finansē Mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Un šeit rodas jautājums, vai Latvijas valdība atbalsta ASV prezidentu apliešanu ar dubļiem un pati tajā piedalās? Ļoti īpaši, kā ASV prezidenta nīdē izceļas progresīvie, kuriem Latvijas valdībā šobrīd ir svarīgais aizsardzības ministra postenis. Un vai jums jāskaidro, cik ļoti Latvijas aizsardzība ir atkarīga no ASV? Vai aktīva pretdarbošanās ASV prezidenta miera centieniem veicina Latvijas drošību un aizsardzību? Vai Latvijas drošība un aizsardzība veicina Palestīnas karoga plivināšanu un pro-Hamas simpātijas? Kurā pusē ir progresīvie, kad ASV prezidents cīnās ar nelegālo migrāciju? Un kurā pusē ir progresīvie, kad Latvija saskars ar to pašu? Vai progresīvie velkumisti būs Latvijas pilsoņu drošības vai migrantu pusē? Tas ir viegli atbildāms jautājums.